Es esmu Modris Mirončuks, esmu ražošanas direktors uzņēmumā Pēterkoks Baltics. Mūsu nodarbošanās ir rūpnieciskā iepakojuma izgatavošana, kastes, paletes, visādi speciepakojumi, nelielās partijās un lielākos apjomos līdz kravai 1,5–2. Uz doto brīdi mēs esam 33 aktīvie darbinieki uzņēmumā, kas strādā no tiem 33 darbiniekiem. Ja nemaldos, dotajā brīdī 8 ir no Olainas cietuma ieslodzījuma, kas pie mums darbojās. Ieslodzītos nodarbināt mēs uzsākām, jo nevarējām nokomplektēt pilnu štata komplektu ar cilvēkiem no malas. Un tā kā zinājām, ka Olainas cietums ir šeit blakus, mēs zinājām, kad ieslodzītie no Olainas cietuma strādā citos uzņēmumos, nāca iniciatīva no uzņēmuma īpašnieka, kad vajadzētu sakomunicēt ar Olainas cietumu un apvaicāties vismaz, kādas ir iespējas. Jāsaka godīgi, ka tas pirmais brīdis, kad tikai ienāca prātā doma, ka vajadzētu sazināties ar ieslodzījumu vietu par to, lai nodarbinātu ieslodzītos, bija diezgan stereotipu pilns tāds brīdis, jo galvā uzreiz uzbūrās aina, cik tas būs vienkārši, kā mēs šeit nodrošināsim apsardzi. Tas vēl pirms aprunāšanās ar ieslodzījumu vietu. Tad aizbraucām, izrunājāmies ar Olainas cietumu, izrādījās, ka viss nav tik traki. Sākām laikam, pirmais mums bija tā, ka nebija viens ieslodzītais, bet bija laikam pirmajā reizē vairāki. Viņi 2, 3, 4 neatcerēšos, bet vairāki bija. Un tad sākām strādāt, izrādījās normāli cilvēki, visi kārtībā, nav nekādi, zeki un recidīvisti. Nāk uz darbu, dara savu darbiņu, viss ir kārtībā, visi šitie stereotipi aizgāja uz otro plānu, un dotajā brīdī, ja tā godīgi, es pat nevarētu iedomāties, kā mēs varētu normāli darboties, ja mums nebūtu atbalsts no Olainas cietuma ar ieslodzīto nodarbināšanu. Runājot par atalgojumu, nezinu, kā ir citās vietās, esmu dzirdējis dažādas nostāstus, bet pie mums ieslodzītie saņem praktiski tādu pašu atalgojumu kā jebkurš cits darbinieks, atbilstoši viņa zināšanām, spējām, prasmēm, vēlmēm attīstīties un tā tālāk. Tādu lietu mēs arī piekopjam. Nodarbinot ieslodzītās personas, lielākais ieguvums ir laikam tā prognozējumība. Jo, diemžēl, mūsu laikā cilvēki ir briesmīgi brīvmākslinieki. Ļoti daudz cilvēku, nesaka visi, bet ir diezgan liels kontingents, kurš grib nākt, grib iet, bieži vien pat nepasakot, ka viņš vairs nekad mūžā nenāks uz darbu. Viņš ir pieņemts darbā, noslēgts līgums, viss ir kārtībā, viņš atnācis uz darbu un kaut kādā brīdī pārstāja nākt uz darbu. Un tu nespēji viņu sakomunicēt, tu nevari veidot kaut kādu grafiku, plānu, tev ļoti grūti. Šajā ziņā ieslodzītiem ir viens liels pluss. Viņi nedrīkst lietot alkoholu, un viņi pa lielam katru dienu ir darbā. Ja patiešām nav saslimuši un objektīvi iemeslu dēļ nevar apmeklēt darbu. Īpaši sarežģījumi nekādu nav. Tas, ka jānodarbina cilvēku no ieslodzījuma, varbūt tās nāk nedaudz lielāks administratīvais sloks, jo nedaudz sarežģītāks ir līguma noformēšanas process. Līgumi jāizveido ir 3 eksemplāros, tur ir iesaistīts arī kā viena no ieinteresētajām pusēm vai kontrolējošajām ieslodzījuma vieta. Tad mums nākās varbūt tās komunicēt vairāk ar ieslodzījumu par katru darbinieku, jo nav tā, ka, piemēram, cilvēks, kurš nav no ieslodzījuma, var pats atnākt un atprasīties, piemēram, kad viņam vajag iet mājās, viņam ir slikti, viņam ir kaut kādas tur problēmas. Tad ar ieslodzītajiem vienmēr jāiesaista vēl arī ieslodzījuma vietas resocializācijas daļa. Vienmēr jāpadod ziņa, kad cilvēks atnāca, viņš man kaut ko teica, vai atkal, ja cilvēks grib atprasīties, mēs īsti neesam tiesīgi pieņemt lēmumu, bet mums ir jāsaskaņo ar ieslodzījumu vietu un atkal otrādi. Ja šobrīd šo video skatās kāds darba devējs potenciālais, kurš ir apsvēris domu, vai tieši otrādi ir noliedzis šo domu nodarbināt kādu ieslodzīto tieši, kā iepriekš minēju, to stereotipisko kaut kādu priekšstatu dēļ, kad tie ir kaut kādi reāli noziedznieki, tad vajadzētu mainīt savu attieksmi, jo mūsu ieslodzījuma vietas
šodien tie nav 80. un 90. gadu Padomju Savienības cietumi, kur ir vienkārši kaut kādas šausmas un ārprāts un sēž viena recidīviste, es nezinu, kā, vai atkal filmu iespaidā, kas mums tur galvā ir izveidojies kaut kāds stereotips. Tie ir normāli cilvēki, protams, katrs ar saviem kaut kādiem plusiņiem, mīnusiņiem, to nedrīkst noliekt, bet, viņi dzīvē kaut kāda iemesla dēļ, kaut kādā viņiem ir sanācis paklupt, viņiem ir sanācis izdarīt kaut kādu muļķību, kādam varbūt tās apzināti, kādam varbūt neapzināti. Es nesaku, ka visi ir pilnīgi balti un pūkaini, un tur nav problēma, tur ir kaut kādas maziņas problēmas, bet principā nav tik traki. Tie patiešām ir normāli cilvēki, kuri normāli nāk uz darbu. Viņi atrodas pastāvīgā ieslodzījuma kontrolē, kas viņiem liek tā kā arī pašiem sevi kontrolēt, nedarīt muļķības, sekot līdz savai uzvedībai. Pat ja kādam ir bažas, ka varētu būt kaut kādas problēmas, tur es nezinu, ka viņš ies tur, kausies vai agresīvs būs. Tas patiesībā nekā no tā nav. Sadarbība ar Olainas cietumu resocializācijas daļu ir patiešām laba. Tur ir atsaucīgi, tur ar meitenēm vienmēr var gan e-pastu formā sazināties, gan sazvanīties, ja ir kaut kāda sarežģītāka situācija, apspriest, izrunāti, pakonsultēties. Atkal tā kā noteikti gribētos pateikt, ka tā sadarbība ar resocializācijas daļu ir ļoti viegla komunikācijas formā.